19. gadsimta sākumā mūs aicina mežonīgais un nesavaldīgais Teksasas štats. Zeme, kur plešas plaši līdzenumi, slejas raupi kalni un valda nežēlīgi tuksneši. Vieta, kur ir gan unikālas iespējas, gan briesmas. Tieši šeit risinās Džona V. Tomasa romāns Aizgājis uz Teksasu. Stāsts, kas mūs aizvedīs pašā Teksasas vēstures sirdī. Vairāk informācijas par filmā iesaistītajiem cilvēkiem atradīsiet aprakstā. Kapteinis Džošua Baklovs, piedzīvojumu kārs karavīrs, būs mūsu ceļvedis šajā bīstamajā un aizraujošajā pasaulē. Viņš atstāja savu drošo māju un dodas pretī nezināmajam. Savā ceļojumā viņš satiek dažādus cilvēkus, drosmīgus pionierus, lepnos Teksasas reinģerus un tālredzīgus līderus kā Sems Hjūstons. Baklova ceļojums ir sevis izzināšanas un pārmaiņu ceļojums. Viņš sāk izprast sarežģīto Teksasas sabiedrību, kas ir dažādu kultūru un vēlmju sajaukums. Viņš piedzīvo cīņu par neatkarību no Meksikas, un viņam jāpieņem ētiski sarežģīti lēmumi zemē, kur vardarbība bieži ir vienīgais veids, kā izdzīvot. Iedomājieties laiku, kad Teksasa vēl nebija Amerikas Savienoto Valstu sastāvā. Laiku, kad nākotne bija neskaidra. Pēršami gadsimta sākumā šī plašā teritorija bija pārmaiņu un nemieru krustugunīs. Kad Meksika 1920. gadā ieguva neatkarību no Spānijas, tā atvēra savas ziemeļu robežas anglo-amerikāņu kolonistiem, cerot apdzīvot šo reģionu. Šie pionieri, meklējot zemi un iespējas, sastapās ar tehaniešiem, Meksikas izcelsmes iedzīvotājiem, kuri jau bija apmetušies Teksasā. Un šajā kultūru sastapšanās reizē sāka parādīties saspīlējums. Un tā, 19. gadsimta sākumā, Teksasa kļuva par īstu kultūru katlu. Ieradās kolonisti no Amerikas Savienotajām valstīm, daudzi no dienvidaustrumu štatiem, līdzi ņemot savas paražas, tradīcijas un vērtības. Teksasā viņi sastapās ar Meksikas kultūru, ko gadsimtiem ilgi bija veidojušas spāņu un meksikāņu tradīcijas. Arī indiāņu ciltis, īpaši komanči, apači un čeroki, spēlēja nozīmīgu lomu tā laika Teksasas kultūras ainavā. Spriedze starp anglo-amerikāņu kolonistiem un Meksikas valdību auga. Firstona gadā šī spriedze uzliesmoja Teksasas revolūcijā. Iedvesmoti no brīvības sapņiem un neapmierināti ar Meksikas valdības rīcību, teksasieši ķērās pie ieročiem, lai cīnītos par savu brīvību. Revolūcija bija asiņaina un nežēlīga. To iezīmēja tādas izšķirošas cīņas kā Alamo un San Jacinto. Lai gan Alamo bija postošs zaudējums teksasiešiem, tas kļuva par viņu cīņas simbolu, viņu drosmes un apņēmības pret spēcīgāku ienaidnieku iemiesojumu. Teksasiešu uzvara San Jacinto 1936. gadā nodrošināja viņu neatkarību un noveda pie Teksasas republikas dzimšanas. Kapteinis Džošua Bakalū, noguris pēc kara gadiem, meklē mieru jaunā zemē. Viņš ierodas Teksasā, gatavs sastapties ar neskarto plašumu, apsolījumu un briesmu zemi. Viņu apņem nepieredzētas dabas skaņas un ainavas, čaukstošas lapas, straujas upes un nepazīstamu dzīvnieku saucieni. Austrumu kaujas lauki ir tālu, un kareivja dzīvi nomaina neparedzamie pierobežas izaicinājumi. Viņš vēro šīs jaunās zemes mežonīgo skaistumu, kur līdzenumi stiepjas līdz apvārsnim, un zeltainas zāles viļņojas kā jūra zem kvēlošas saules. Kapteinis Bakalū ienirst šajā jaunajā un neizzinātajā dzīvē, un drīz vien saprot, ka izdzīvot skarbajā Teksasas dabā nav cīņa, ko var uzvarēt vienatnē. Viņš pievienojas pieredzējušu pionieru grupai, vīriešiem un sievietēm, kurus norūdījusi skarba vide. Viņi kļūst par viņa skolotājiem, viņa draugiem, daloties savā gudrībā un vadot viņa soļus šajā jaunajā zemē. Viņš iemācās jāt ar zirgu, tā it kā būtu dzimis seglos. Viņa rokas pierod pie iemauktiem un mežonīgā zirga gaitas. Viņš apgūst izdzīvošanai nepieciešamās prasmes, medīt, sekot pēdām un lasīt dabas zīmes. Viņa ceļš ir pilns ar briesmām, sastapšanās ar plēsīgiem zvēriem un pastāvīgiem draudiem no naidīgām ciltīm. Bet tā nav tikai smags darbs un briesmas. Bakalū atrod patiesu draudzību starp kolonistiem. Viņus vieno izturības un spēka gars, kas palīdz pārvarēt grūtības. Viņi pulcējas ap ugunskura zem zvaigžņotas debesis, daloties stāstos, smieklos un savstarpējā mierinājumā.
Kara atbalsis kļūst skaļākas. Cīņa par Teksasas neatkarību ir sākusies. Brīvības gars pārņem Teksasu, un neapmierinātība ar Meksikas varu ir jūtama gaisā. Kapteinis Bakalū sāk sajust politisko spriedzi, kas virmo ikdienas dzīvē. Teritoriālie strīdi, kultūras atšķirības un konflikti ar Meksikas valdību uzkurina spriedzi. Viņš redz netaisnību, kas tiek nodarīta viņa Teksasas kaimiņiem, likumu, kas tiek piemērots patvaļīgi, un viņu pārkāptās tiesības. Viņš redz rūgtumu viņu acīs, pieaugošo tieksmi pēc pašpārvaldes, brīvības un pašnoteikšanās ideāli, kas dziļi iesakņojušies amerikāņu garā, atrod spēcīgu rezonanci šo pionieru sirdīs, kuri veido jaunu dzīvi mežonīgajā zemē. Brīvības cena, cīņas un upuri. Sākas Teksasas revolūcija. Plašie līdzenumi kļūst par sīvu cīņu par brīvību. Kapteinis Bakalū ir nodevies šai cīņai. Viņš atrodas konflikta pašā karstumā. Viņš ir liecinieks Teksasas armijas drosmei un nelokāmajai apņēmībai. Daudzi no viņiem bija zemnieki, lopkopi un tirgotāji, kas bija nomainījuši savus darbarīkus un dzīves pret šautenēm un zobeniem. Viņš cīnījās plecu pie pleca ar tādām leģendām kā Džims Bovijs un Viljams Trevis, kuru vārdu uz visiem laikiem paliks Teksasas vēsturē. Viņš izjūt Almo cietokšņa zaudējuma rūgtumu. Šajā kaujā kritušo karavīru upuris ir sāpīgs atgādinājums par augsto brīvības cenu. Almo piemiņa kļūst par kaujas saucienu. Tas ir Teksasas drosmes un nepielaužamā gara simbols. Karš noved Bakalū līdz izsīkuma robežai. Tas pārbauda viņa fizisko un garīgo izturību. Viņš saskaras ar neaprakstāmu nežēlību. Kara šausmas atstās rētas viņa dvēselē. Viņš apraud zaudētos draugus un biedrus. Viņu upuris ir pastāvīgs atgādinājums par to, kas ir liktas uz spēles šajā konfliktā. Iestājas klusums un pienāk laiks veidot nākotni. Dzimst jauna nācija. Teksasas karavīri drosmīgi cīnījās San Jacinto kaujā. Ģenerāļa Sema Hjūstona vadībā teksasieši guva izšķirošu uzvaru. Kapteinis Bakalū, noguris, bet apņēmīgs, ir kaujas liecinieks. Viņš ir klāt brīdī, kad piepildās sapnis par neatkarīgu Teksasu. Prieks mijas ar bēdām par zaudējumiem. Asinis un upuri pavada šo uzvaru. Ar Velasko līguma parakstīšanu Meksika oficiāli atzīst Teksasas republiku. No revolūcijas pelniem dzimst jauna nācija. Šī grūtā cīņa nes cerību un nezināmas nākotnes sākumu. Spilgti un dzīvi tēli. Tomasons demonstrē meistarīgu valodas pārvaldīšanu. Grāmatā Aizbraucis uz Teksasu, Džons V. Tomasons ne tikai stāsta stāstu, bet rada pieredzi. Viņa vārdi aizved lasītājus 19. gadsimta Teksasas sirdī, ļaujot viņiem sajust un vizualizēt katru detaļu. Ar spilgtiem aprakstiem un spēcīgu prozu Tomasons rada dzīvu priekšstatu par dzīvi pierobežā, tverot gan tās skaistumu, gan briesmas. Ne tikai pašas kaujas, bet arī ieniršana cilvēka dvēseles dziļumos. Aizbraucis uz Teksasu risinās vētrainā Teksasas vēstures posmā, bet tās centrā ir stāsts par to, ko nozīmē būt cilvēkam. Tomasons ieskatās savu tēlu sirdīs un prātos, izzinot viņu sapņus, vājumu, uzvaras un zaudējumus. Viņš rada spilgtu priekšstatu par dzīvi pierobežā, kur sabiedrība cenšas iesakņoties un atklāja cilvēka dabas sarežģītību. Kapteinis Joshua Bakalū, romāna galvenais varonis, nav vienkāršs varonis. Viņš ir sarežģīts un ticams tēls. Mūžīgā robežas pievilcība, tikpat sena kā pats laiks. Robeža, gan kā fiziska vieta, gan kā koncepts, ir dziļi iesakņojusies amerikāņu literatūrā. Tā simbolizē neierobežotu iespēju pasauli, kur sabiedrības robežas kļūst vaļīgākas un cilvēki var sevi pārveidot, pārbaudīt savas cerības. Gun to Texas pievēršas šim mūžīgajam motīvam un pēta dzīves pievilcību un izaicinājumus civilizācijas nomalē. Vairāk nekā tikai stāsts, Imitigo Texas ir darbs ar lielu vēsturisku un kultūras nozīmi.
Tas nav tikai aizraujošs piedzīvojumu romāns. Tas ir nozīmīgs Amerikas literatūras darbs, un tas ir apliecinājums vēsturiskā stāstījuma spēkam izgaismot pagātni un aizvest mūs uz notikumu epicentru, kas veidoja nāciju. Tomasons rūpīgā izpēta un uzmanība detaļām atdzīvina izšķirošu periodu Teksasas un Amerikas Savienoto Valstu vēsturē un piedāvā lasītājiem ieskatu to cilvēku dzīvēs, kuri dzīvoja, cīnījās un mira Teksasas revolūcijas laikā. Romāns pēta sarežģīto sociālo un politisko klimatu Teksasā 19. gadsimta sākumā un pievēršas spriedzei starp anglo-amerikāņu kolonistiem un Meksikas valdību, konfliktiem un kultūras apmaiņai, kas raksturoja šo periodu, kā arī vēlmēm un motivācijai, kas noveda pie Teksasas neatkarības kara. Tas piedāvā līdzsvarotu skatījumu uz konfliktu, atzīstot abu pušu drosmi un apņēmību, neslēpjot kara, nežēlīgo un netaisnīgo dabu. Vārdi uzrakstīti ar tinti, iegravēti akmenī. Aizgājuši uz Teksasu nav tikai stāsts, kas lasāms grāmatas lapās. Šī sāga ir dziļi iausta Teksasas literārā mantojuma audumā un tālāk. Tomasona spilgtie Teksasas gara, cīņas par neatkarību un zemes mežonīgā skaistuma apraksti ir aizrāvuši vairākas lasītāju paaudzes un nodrošinājuši viņam vietu Amerikas literatūras klasiķu vidū. Šis romāns ir iedvesmojis neskaitāmus mākslas, mūzikas un filmu darbus, un tā tēmas un tēli tagad ir daļa no populārās kultūras. Dažas no šīm tēmām mūs skar vēl šodien. Lai gan aizbraucis uz Teksasu risinās pagātnē, tas pievēršas tēmām, kas joprojām ir aktuālas. Stāsts ilustrē mūžīgo cilvēka tieksmi pēc brīvības, izaicinājumus, veidojot taisnīgu sabiedrību un kultūras identitātes sarežģītību. Šīs tēmas uzrunā arī mūsdienu lasītājus, kuri saskaras ar līdzīgiem jautājumiem. Teksasiešu cīņa par neatkarību mums atgādina par pašnoteikšanās nozīmi un ikviena tiesībām dzīvot savu dzīvi. To cilvēku upuri, kuri cīnījās par Teksasas brīvību, joprojām rezonē ar mums un atgādina par cīņu par demokrātiju un cilvēktiesībām visā pasaulē. Dodies savā Teksasas piedzīvojumā. Gone to Texas nav tikai vēsture. Tas ir dvēseles ceļojums, liecība par cilvēka gara spēku. Šis stāsts vēsta par pavērsienu Amerikas vēsturē, nācijas dzimšanu, kas savijusies ar revolūciju un upuriem. Bet tas ir arī mūžīgs stāsts par piedzīvojumiem, mīlestību, zaudējumiem un mūžīgo brīvības un piederības meklējumiem. Tas, kas padara šo grāmatu tik īpašu, ir Džona spējas stāstīt. Viņa spēja mūs aizvest uz 90. gadsimta Teksasas sirdi, likt mums sajust zemi zem kājām, sprakšķoša ugunskura siltumu un zirgu pakavu dārdoņu. Caur kapteiņa ceļojumu mēs piedzīvojam visu cilvēcisko emociju gammu, sākot no dziļākajām sāpēm līdz pat vislielākajam priekam. Mēs sākam izprast pierobežas skaistumu, to apreibinošo brīvības un briesmu sajaukumu, kas tik daudzus cilvēkus pievilināja šai plašajai zemē. Mēs esam liecinieki nācijas dzimšanai, cīņām un upuriem, kas pavēra ceļu jaunai ērai. Un mēs atstājam šo pieredzi ar dziļu pateicības sajūtu tiem, kas bija pirms mums, kuriem bija drosme sapņot par citu nākotni un spēks par to cīnīties. Tagad ir tava kārta doties šajā unikālajā ceļojumā. Ienirstiet Gone to Texas un ļaujieties, lai jūs aizrauj bagātīgā vēsture, aizraujošie piedzīvojumi un cilvēciskais dziļums, kas jūs sagaida tās lappusēs. Ļaujieties, lai jūs aizved uz senatnīgā Teksasas savvaļas dabu. Staigājiet līdzās kapteinim Bakalū un nemirstīgajiem varoņiem, kas veidoja nācijas likteni. Ļaujiet Gone to Texas iekvēlināt jūsu iztēli, rosināt jūsu zinātkāri un iedvesmot jūs atklāt bezgalīgās iespējas, kas slēpjas mūžīga stāsta lappusēs. Dalieties savās domās, emocijās un saiknēm ar šo episko stāstu komentāros zemāk. Un neaizmirstiet abonēt kanālu Laika ritumā nepārējoša literatūra, lai uzzinātu par citiem literāriem piedzīvojumiem. Ceru, ka jums patika šis neticamais ceļojums pa aizbraucis uz Teksasu lappusēm. Ja jums patika šis stāsts par vēsturi, piedzīvojumiem un cilvēka garu, neaizmirstiet atstāt mums īkšķi uz augšu. Abonējiet kanālu Mūžmīlīgi literārie šedevri un kopīgojiet šo video ar saviem draugiem. Noklikšķiniet uz pogām zemāk, lai abonētu un kopīgotu video.
Ienirstiet literatūras pasaulē un apskatiet mūsu atskaņošanas sarakstu, lai atrastu citus video, kas jūs varētu interesēt. Esiet zinātkāri, ļaujieties iedvesmai un atklājiet citus mūžīgus stāstus, kas veidojuši mūsu pasauli.